Sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Raidījums atklāti par patiesību, un šodien mēs runāsim par veselīgu pārtiku. Kāda tad ir veselīga pārtika un, protams, attiecīgi arī kāda ir neveselīga pārtika. Sveicinu studijā Aldi Rudašu. Noteikti daudzi domā, kur šis cilvēks ir redzēts. Kaut kur viņš ir, vai tramvajā, vai trolejbusā, kaut kur ir redzēts. Atklāšu jums noslēpumu, lai jums nav jādomā, un kur ir redzēts Aldis no Šķērsielas. Aldi, kā klājās Šķērsielā šodien vispār? Salīdzinoši ar to aktivitāti, kāda bija, kad pirmo filmu uzņēma Šķērsielu, tad, jāsaka, laiks iet uz priekšu, un mēs, var teikt, strauji tuvojamies, var teikt, beidzamiem laikiem, kad, kā rakstīts ir, kad beidzamos laikos būs lielas bēdas cilvēkiem uz pasaules. Mēs redzam šo bēdu tuvošanos, kad daudzas mājas tiek pamestas, un cilvēki dzīvo ar katru gadu lielākā nabadzībā, daudzi, un var domāt, ka tas tikai ir bēdu sākums, kā rakstīts ir Bībelē, kad būs tādi laiki, kad, ja Dievs nesaīsinātu, ka pat neviens nevarēs izglābties. Šeit uz galda tu man biji iedevis šo te filmu Kapitālisms Šķērsielā. Es iesaku visiem noskatīties, ja neesat to redzējuši, ļoti laba. Man ir interesi pēc no šīs filmas laikiem. Kurā gadā viņi tika izdot? Es jau aizmirsu. 2000 kaut kādā otrajā, trešajā, vienalga. Jā, kādā. No šī laika Šķērsielā, tu vēl joprojām dzīvo Šķērsielā, un vēl ir kādi, jau ir daudz jau aizbraukuši, tur taksisti aizbrauc, ja nemaldos projām. Jā, viņi saņem dzīvokli tajā laikā, jo tur bija parādīts, un Daiga dzīvo, protams, un tāpat tās Tālvaldes pats dzīvo, kas filmēja šo filmu, un viņa meita un ģimeni. Un tā jau būtībā arī tur, laikam, īpaši tur neviens nav redzams tā, kā kādreiz kaut ko. Jā, bet šodien runāsim par pārtiku. Tu man esi iedevis ļoti daudz materiālus. Protams, grūti visam iziet cauri, tu pats esi tam visam gājis cauri. Vispirms pirms mēs ejam pa sīkākām detaļām. Veselīga pārtika un neveselīga pārtika. Kas ir tie lielākie kritēriji, kas šobrīd, tavuprāt, ir satraucoši? Kas ir atšķir veselīgu pārtiku no neveselīgas pārtikas? Es gribu arī liecināt par sevi, kāpēc es šo tēmu tādu vispār uzņemos, runāt par viņu, jeb kāpēc man tas tā prātā ienāca. Lieta tā, ka pašreiz ļoti daudz cilvēki slimo ar arteriosklerozi, ar infarktiem nomirst, un prostata citiem ļoti liels procents, it kā Amerikā esot 40% vai pat 50% visiem vīriešiem. Un no 26 gadiem, kā es nesen izlasīju, līdz 54 gadiem visi vīrieši mirstot 74% Eiropā no arteriosklerozes, kas izraisa infarktu. Tā kā iznāk tā pēc pašreizējā pēc sociālām iespējām, kas var saņemt pensiju, kad var nodzīvot lielākā daļa, labi, ja 2 gadus pēc pensijas. Un tad viņiem ir jārēķinās, ka jānomirst. Es pats esmu saskāries ar jauniešiem, kam tikai dzīve jāsāk, ka viņiem pēkšņi zūd spēks, sirds nestrādā, iet pie ārstiem, ņem dārgas analīzes un nevar atrast nekādu slimību būtībā, un tikai noplāt rokas, kas pa lietu, neviens neko nezina. Un tad es lūdzu Dievam arī, lai man izskaidro, jo es pats pēc savas pieredzes varu pastāstīt, kad man bija tāds stāvoklis 4, 5 un 10 gadu arī, kad es varēju sēdēt stundām un nevarēju piecelties no krēsla,
un man bija pārņēmis tāds vārgums fizisks, bezspēks, un es teicu, es taču nedzeru, nesmēķēju, bet nepārāk daudz arī neko tādu neēdu, bet kāpēc man tāds stāvoklis ir? Kamēr es nonācu slimnīcā kādus 2 gadus atpakaļ. Man aizveda uz Stradiņiem un ielika tā saucamā atsperītes sirdī, kur bija trombe, ka es varēju nomirt, ja es to nebūtu izdarījis. Un tagad ļoti daudzi jauni cilvēki to ir jau izdarījuši, un es dzirdu, ka es neesmu nekāds retums, kad vienā laidā tādas operācijas notiek, un tādu aiztrombējumi cilvēkiem ir. Un tad es sāku lūgt Dievu, lai atklāju, ko pareizi ēst, un ar gadiem, kad es tā meklēju, es nonācu pie secinājuma, kad ir visam tam kaut kāds pamats. No sākuma, protams, es visā šī sistēmā grābstījos kā tāds mazs bērns, kas rāpo, kas nemāk iet visā šī pārtikas sistēmā. Un tam īpaši varbūt neticēju, bet tagad, kad es pats ēdu tā saucamo veselīgo pārtiku un zinu, kas ir neveselīga, kad man veselība ar katru dienu uzlabojas. Un tāpēc man bija tāda liela vēlēšanās, pat cik cilvēki tērē ļoti lielas naudas summas zālēm, nemaz nerunājot, ka tagad bēres maksā pie 1500 eiro vai līdz 2000, ka tādas naudas, kas nesaņem pensiju, praktiski nav, un apglabāt ir ļoti grūti cilvēks, nemaz nerunājot par visu to psiholoģisko un morālo zaudējumu, jo mēs saprotam, ka tie cilvēki, kas nav kristījušies, kad viņiem vēl pastāvēt iespēja kristīties, viņi aiziet prom praktiski uz elli. Ja ne šodien, tad rīt, jo ir teicis, ka kas nekristīsies, tas tiks pazudināts, kad tiks uzcelti miroņi. Un tāpēc, protams, man ir žēl tos cilvēkus, kas šodien nenovērtē iespēju tuvoties Dievam, Dievvārdam, nokristīties, jo skolās, pat cik es biju arī, daudzi zina, arī filmā tur parādītajā Jaunie laiki Šķērsielā, kad es tur kalpoju par Gideona kapilānu, un bija problēma jaunās derības izplatīt skolās, jo aizliedza. Mums ir Rīgā aizliegts to darīt, un tad daži entuziasti gāja tur pie trotuāra, pie skolām ar jaunām derībām un mēģināja iedot tiem jaunekļiem, bērniem jauno derību. Kas ir jaunā derība? Tas ir Dieva vārds. Dieva vārdu, lai viņi varētu izglābties. Un tad daži no skolām sūtīja virsū policiju, lai to nevarētu izdarīt. Jā, bet atgriežamies pie pārtikas. Tu tagad esi sācis ēst kaut ko labu. Pastāst, ko tu ēdi. Tagad es ēdu tādas lietas, ko es nosapņoju. Ir teicis, ka daudz tiks caur sapņiem pamācīti. Apustuļu darbos 2. nodaļā. Un arī vienreiz, kad es tā gulēju slims, man pēkšņi acis priekšā parādījās uz šķīvja bietes ar burkāniem rīvētiem. Un es jau pa sapņiem ķēru ar roku to talēķi un pamodos. Sapratu, ka tas ir tikai sapnis. Un tad es izlasīju internetā, kad tieši bietes kombinācijā ar burkāniem ļoti lielu, kā saka, dara labumu priekš īpaši vīriešiem un priekš mūsu vielmaiņas. Nu labi, bet tagad uzreiz mēs varam skatīties tālāk. Kur tu dabūsi tās labās bietes un tos labos burkānus? Nu jā, cilvēki jau tā runā, ka bietes uzsūc ļoti daudz ķimikātus un pašiem būtībā viņas ir jāaudzina, jāpērk no tādiem drošiem avotiem. Tāpēc, ka tagad arī iet runa par tām klonētām bietēm, kas taisn pretēji esot ļoti kaitīgas cilvēku veselībai. Kā tu atšķiri, kas ir klonēta bieta un kas ir neklonēta? Nu, es to agrāk tā nebiju ievērojis, bet it kā viņas ir tādas cietākas, ka novāra un nav tik garšīgas, un tomēr kaut kādas tādas dīvainas. Viņas nav tik sarkanas un tā. Un tad tu pats audzēji bietas? Nu, es vienreiz mēģināju audzēt, jā, bietas labi aug. Tā kā var arī pašam ar to nodarboties un būt jau arī vēlams, kā saka, tīri veselībai. Labi, bietas un burkāns, un ko vēl? Nu, tad es izlasīju par to, ka cilvēkam ir vajadzīgi vitamīni. Daudzi lieto vitamīnus, kas ir aptiekās jau paciņās dažādās, bet es izlasīju nesen, kad tie vitamīni var novest cilvēku līdz vēzim, kas ir tie mākslīgie. Un tad es izlasīju, kādi tad augi vai ko var lietot, lai tos vitamīnus organismā kompensētu. Nu, kur ir pa 20 vai 40 vai 50 dažādām minerālvielām un vitamīniem.
Nu, no tādiem, ko es varu minēt, ko es izpētīju un cenšos lietot, ne katru dienu, tad diezgan regulāri, tas ir, piemēram, linas sēklas, sezam sēkliņas baltās. Tad tagad ir pieejama centrāla tirgu melnās ķimeņa sēklas, tāpat tās arī ķirba sēklas. Visām šīm te sēklām piemīt bezgalīgi daudz dažādu vitamīnu un vielas, jo es arī kādreiz nezināju, bet es lasīju, kad arī medicīnā varbūt 40–50% visas zāles izgatavo no augiem tieši. Un tāpēc, protams, cilvēki to nezina un viņi nesaprot lietas būtību visā tajā, tad viņi pirmām kārtām tic ārstiem. Bet mēs redzam, ka slimnīcās ir milzīga mirstība un cilvēki no tām zālēm pie veselības tāpat lielākoties netiek. Tāpēc es iesaku tādu pārbaudzītu līdzekli, ko Dievs ir radījis, palūgt Dievu, lai Dievs svētī šos augus un visu šo barību, un lietot, nopirkt viņas ir diezgan lēts, nu varbūt 3, 4, 5 eiro kilogramā vidēji tur maksā, izņemot melnās ķimenes, tās maksā no 18 līdz 24 eiro kilogramā. Tad tu taisi tādu, piedod, rosolu? Nu jā, nu tad man bija problēma no sākuma, kā viņas dabūt iekšā. Tad es no sākuma viņas samalu un ar jogurtu, bet tagad es uzzināju, ka jogurts arī ir indīga viela, jo viņš tur var būt palmeļu iekšā un vēl visādas, kā saka, tādas sojas, kas ir tās klonētās, kas var izsaukt vēzi un visādas slimības. Tāpēc es tagad atradu pavisam tādu jaunu metodi, un es viņu daļēji dzirdēju, un daļēji es viņu tagad, var teikt, Dievs man deva tādu gudrību. Vienu teikaroti medus, kā izvēlēties labu medu. Medum jābūt, kad viņš sacietē tik cietam, kad viņu var ar nazi griezt. Un viņš nekad sacietējušā stāvokļa nedrīkst būt šķidrs. Tad viņš nav normāls medus. Tad viņam tās labās īpašības nav. Viņi nedrīkst likt karstā ūdenī, kas ir karstāks par 38 grādiem. Tad vienu teikaroti medus, vienu teikarot citronu sulas, un tad vienu teikarot olīvu eļļas augstā spieduma, un tad samaļ kafijas dzirneviņās, iemet, piemēram, tur pa teikarotē, piemēram, sezam sēkliņas, linas sēklas, var melnās ķimenes, var vairāk vai mazāk, un samaļ. Tāpēc, ka kuņģis nepārstrādā veselas sēklas, cik es tā lasīju. Un tad šajās ēkliņās tā eļļa ir iekšā labā kvalitātē, bet viņas vēlams uzglabāt sasaldētā veidā un tikai tik, cik vajag glabāt leduskapī tumšā vietā, jo tai eļļai zūd ārstnieciskās īpašības. Un tad to visu samais kopā un iznāk ļoti garšīgs tāds ēdiens, ko jālietoja tukšā dušā no rīta pirms ēšanas. Var arī dienas laikā. Un pēc tam var ieēst tos pašus biežu salātus, burkānu salātus. Jā. Un tāpēc šāda te veida ēšana dod organismam nepieciešamos vitamīnus un dod nepieciešamo vielmaiņu. Ilgu laiku es arī domāju un nesapratu, kur Bībelē teikts par sāli, kad sāls, kas ir zaudējuši savu spēku, viņu izmet ārā, ka viņi nekur nav derīgi. Nu, kā var sāls zaudēt spēku, ja nav kāds arī viņš nebūtu, viņam sālījums ir klāt. Bet tad es tagad beidzamā laikā Dievs deva tādu gudrību arī papētīt to lietu dziļāk un interesēties par sāls īpašībām. Jo arī, piemēram, es klausījos kādreiz un lasīju, ko teica, piemēram, profesors Bolotovs, ko kādreiz arī ielikt cietumā par to, ka viņš atomfiziku it kā tur augsto izgudroja, un viņam bija metodas pret vēzi. Arī viņš teica, ka ļoti liela nozīme vēža profilaksē ir daudz ēdas sāls. Arī Ņilmivakins profesors, kas mācīja kosmonautus, tur apgādāja ar dažādiem medikamentiem, viņš to pašu teica, ka sālim, ka tukšā dušā sālim ir liela nozīme. Es domāju, kādam sālim? Kas tas par sāli? Kas tas rupjais sāls? Un tad beigās es uzgāju tikai nesen tādu rakstu par Pakistānas sāli, ko iegūst 200 km no Himalajiem, un viņš mums maksimā saucās rozā sāls Himalajas sāls. Kaut gan īstenībā viņš ir no Pakistānas zemes, un tas sāls ir no it kā izžuvušas jūras vai okeāna. Un viņā ir apmēram 80 minerālu vielas, kā raksta iekšā. Ka šīs minerālu vielas cilvēkam uzstājas pareizo vielmaiņu, skābes koncentrācija, kāda ir nepieciešama, izved ārā toksīnus, un arī, kas neguļ pa naktīm, tad viņam ir normāls miegs.
Nu, un līdz ar to tur daudz citas slimības pēc tam atkrīt. Un viņš ir ļoti veselīgs. Es viņu, piemēram, ēdu ar lielu apetīti. Daudz, kur kājas virsū un lietoju viņu. Bet tagad ļauj saprast man, un arī mūsu skatītājiem un klausītājiem. Es ēdu viņu ar lielu apetīti, sāli. Pagaidi, cik tu daudz lietot? Es paņemu kādu maizīti, uzkaisu virsū to sāli. Viņš ir dažādi rupjumi. Es viņu nopērku lielos graudos, jo, lai, teiksim, neapmānītu, jo daudz jau tagad mānās ar tiem uzrakstiem, varbūt tas nav tas riktīgais. Tad iesaku pirkt lielgraudaini. Tad viņš ir riktīgāks. Nu, un viņam nav klāt lipeklis. Un lai sāls nesaliptu, kas ir rafinēts, tad viņam it kā pat liekot alumīniju klāt, kas, mēs zinām, ir ļoti kaitīgs veselībai. Tāpēc tas sāls, kas ir rafinēts un kam nav šie 80 minerāli vai cik tur, kas to īsti zina, tad viņš, protams, ir kaitīgs pat veselībai. Un viņam nekāda spēka nav. Tu viņu pastiprināt lieto vairāk, jeb kā tu viņu? Cik es tā lasīju, ka daudz šie profesori iesaka, ka nav ko baidīties. Ka liela nelaime, kad cilvēki ir dezorientēti, saka, neēdiet tik sāli, un to, ka cilvēki neēd sāli, viņiem trūkst organismam šī te materiāla, un viņi var saslimt ar vēzi. Ka tieši sāla sēšana ir vajadzīga. Protams, ja runā par rafinēto sālu, un kas ir ar alumīniju kopā, un tie smalkie visi tie pulverīši, tas tiešām varbūt var izraisīt lielas nelaimes, runā pat par kuņģa slimībām, bet runājot par tādu normālu sālu, kam ir 8 minerālu vielas, un tur ir ieteicis, ka praktiski nav tāda ierobežojuma, ka tas ir vienkārši mīts tāds. Varbūt viņš ir radies tāpēc, ka visu laiku cilvēki lietoja šo sālu, par ko Bībelē runā, ka tas ir jāizmet ārā, kas ir zaudējis spēku. Šis sāls, ko tu teici, no kurienes viņš ir Pakistānas? No Pakistānas, jā. Viņš nezaudē savu vērtību? Viņš it kā lielos kristālos, un tāpēc viņš savu vērtību it kā nezaudēja tajā brīdī, kad mēs viņu lietojam uzturā samaļām. Pie mums viņu var dabūt. Jā, Maksimā es skatījos, viņš ir dažādos iepakojumos, dažādās frakcijās. Tur vien lietuviešu firma, es jau viņai neticu, bet, ir arī tāpēc, kad ir poļu rozā sāls. Mēs jau to visu nevaram zināt, jo var jau gadīties visādas manipulācijas. Bet, jācer, ka tas tā nav. Jā, kā tu spēj dzīvot? Es vairāk kārt jau esmu dzirdējuši šajā raidījumā, es tam netic. Kā tu spēj dzīvot? Bībelē mums saka, netici savam draugam, netici sievai, jeb neusticies. Mēs varam tikai ticēt Dievam. Pat cik daudzi cilvēki uzticās valdībām, uzticās medicīnas ministrijai, ārsti ieteikumiem, piemēram, sanitāram dienestam, un viņi mirst ar prostatu, ar vēzi, piemēram, asveidā, un tā tālāk. Aldi. Bet tu pat tās arī stāstīji, ka tev tā atsperīte ir ielikt iekšā, un tu turpini dzīvot. Atkal, kur tu uzticējies ārstiem? Ir jau lietas, kad mēs iepriekš esam savu templi sagandējuši. Bībelē stāv rakstīts, ka jūs esat Dieva templis, ja svētais gars dzīvo iekš jums, un kas sabendē šo templi, jeb šo organismu, tad Dievs viņu sodīs. Un es teiksim, kas aizraujās ar tādām lietām, kā smēķēšana vai tur alkoholisms, no visādiem tādiem sliktiem šķidrumiem, kas pat nav varbūt alkohols īsti, un varētu saukt drīzāk narkotika. Tāpat tās arī, šie pārtikas produkti, kas ir līdzīgi narkotikām, kā piemēram garšas pastiprinātais E621 un viņa komponenti E627, E631 un citreiz viņas raksta kā aromatizētāji, tad viņi izraisa zinām eiforiju, un cilvēks pie viņiem pierod, un kā raksta, ka tie bērni, kas ēd, piemēram, šos produktus, kur viņi ir čipsas tur vai vēl tam līdzīgas lietas tur, tad viņi nemaz negrib normāli barību vairāk ēst, jo viņiem prasās šis pastiprinātājs. Un tāpēc tas ir kā narkotika. Un, ja es iepriekšējā laikā esmu savu veselību sabendējis ar tādiem produktiem, piemēram, tur tās tortas mākslīgās un tā tālāk, mīlēju ļoti ēst, un visādas konfekts, tad izrādās, viņas ir izgatavotas no palmu eļļas, no garšas pastiprinātājiem, tāpat kā šitās desiņas un cīsiņi, domāju, smukas desiņas, smuka cīsiņi, ēd to labāko, izrādās, tur ir sojas milti klāt masveidā, no ne jau normālām sojām, bet no klonētām, kuras izraisa vēzi, dažādas slimības un tā tālāk un tā tālāk. Vesel komplekss. Lai mēs saprastu, klonētas, tas ir, tu domā, ģenētiski modificēts. Jā. Tā varbūt ne tā izteicu. Jā.
lai cilvēks saprastu. Klonēts, tas tomēr ir mazliet savādāk, bet ģenētiski modificēts, tas ir pārmainīts. Nu jā, es jau neesmu profesionāls, tāpēc es jau vienkārši šķērsielnieks, kā saka, tikpat kā no zemniekiem. No šķērsielas ļaudīm var diezgan daudz ko mācīties. Es tur noskatoties netikšo vienu filmu, man patīk, tur ir gudra ļaudis dzīvo. Labi, tagad ir tā, no rīta tu sablenderēji samali sēkliņas, ar kā tu teici, ko tur pielikt klāt? Viena teikaroti būtībā jāpieliek ir citronas sula, jo viņa rada kaut kādu skābi tur, kas visu tālāko procesu organismā bet citronu tu vari tā brīvi ņemt, jāuzticās, Es saprotu, ka ir jau tie citroni, kad nopērk viņš no ārpuses spīd tā kā nolakots. Saprotams, ka viņš ar kaut kādām ķimikālijām apstrādāts, un tad jau to mīzu jau es nelietoju. Protams. Jā. Labi, tagad sēkliņas un to pēc tam, ko vēl tu ēdi. Piemēram, brokastis. Tu varētu pastāstīt, kas tev brokastīs? Maizīt, kādu tu maizi ēdi? Par maizi runājot arī raksta, ka pat cik viņai tas raugs ir taisīts no dažkārt no tām sojām, kas ir, tā sakot, tās mākslīgās, un tad viņi visi ir nevērtīgi, paliek kaitīgi pat. Un tāpēc es savā laikā iemācījos arī maizes cepšanas recepti no dabīgā ierauga, jo Bībelē stāv rakstīts, ka neņemiet to farizēju raugu, kā saka, bet jāsaka pašam savs ir, ka baznīca uztaisīja to ieraugu un dalīja tālāk, arī tāds vārds kaut kur ir teikts. Un tad es iemācījos, es varu īsumā pastāstīt, kā to dara. Ka paņem, piemēram, rozīnes vai vīnogas, samīca ar ūdeni aplē nedaudz un uzliek virsū cukuru. Un tad, kad 25-28 grādu temperatūra 3-4 dienas viņi sāk rūkt, tad uzber drusku virsū milts un iztaisa tādu putriņu. Un tad, kad tā putriņa sāk smirdēt pēc rūguma, tad tas ir ieraugs. Un tad viņu, kā saka, ieliek iekšā tādā, lielākā daudzumā, sajauc, piemēram, ūdeni ar miltiem un uzraudzēt viņš vairāk uzrūkst. Un tagad apmēram viņš uzrūkst ap 2 litri vai litri, teiksim, viņš ir tik daudz kā glāzē ūdens un īsā laikā viņš dubultojās, tad tas jau ir ieraugs izveidots. Un tad ņem uztaisa mīklu un lielāko daļu šo ieraugu visu ielēj iekšā. Tā apmēram, lai būtu 1/4 daļa no mīklas daudzuma. Un pārējo atstāja glāzē. Un tad tur uzliek atkal ūdeni, miltu, samaisa, uzliek virsū kaut kādu marlīti, un tad viņš atkal rūks. Un tad viņš var tā kā raugu sēni. Un tas ir dabīgais ieraugs. Un tad sataisa tādas apaļas bulciņas un gaida, kad viņas pēc 4-5 stundām dubultosies. Viņiem praktiski rodās tāda plaisa pa vidu. Un tad tās apaļās bulciņas ieliek iekšā cepeškrāsnī elektriskā, apmēram 180 grādos, kaut kur 40 minūšu laikā izcepās smuka maizīti. Un tur var samalt arī šīs pašas sēkliņas, ja viņas nav jāmaņ praktiski, tad, ja cep, tad viņas pārstrādājas organismā. Kādas tikai grib, visādas var vērt un ļoti daudz. Un maizi, es nekad neesmu to recepti rakstījis, kā grib, tā vienreiz iznāk garšīgāk, citreiz negaršīgāk, bet, princips ir ļoti vienkārši. Un kādas tu miltus lieto? Es lietoju kviešu miltus, bet visgaršīgākā maize iznāk no rudzu miltiem būtībā, kad viņi ir bīdelēti. Viņiem varbūt nav tik daudz vitamīnu, bet ja ber sēkliņas klāt, tur ir ļoti daudz visādu vitamīnu. Ne jau vienmēr tas tā iznāk. Es tagad izdomāju tādu jaunu maizi, tādu ļoti ātru maizi un arī garšīgu. Nosacīt viņu var saukt par maizi. Filmā es zinu, ka tavs bizness ir kapu plāksnes un tādas lietas, bet tev vajadzīgs ir pāriet uz maizes biznesu. Mums jau cilvēki ir neizglītoti, cik es zinu šī jomā, un viņi pērk, kas ir lētāks un ātri nomirst. Slimo viņa bērni, viņa ģimenes locekļi, viņi lielākoties nodarbojās ar cilvēku apglabāšanu. Ir tādas izveicīgas firmas, kas cilvēks apglabā un arī pie reizes, tad viņi tur pasūta pieminekļus. Pat cik Bībelē rakstīts, lai miroņi glabā savus miroņus, tad es ar tādu miroņu glabāšanu mūsu firma nenodarbojās, un tad mums, cik tur atlēc kāds piemineklis, tad, kā rakstīts, ja jums ir ko ēst un apģērbties, tad diezgan ar to. Tā kā es tā cenšos dzīvot pieticīgi pēc Dieva vārdu. Un mums, paldies Dievam, ko ēst ir galvenais, lai tā būtu veselīga pārtika. Jā, tu pieminēji vienu no sastāvdaļām cukuru. Mēs arī zinām, tur ir rafinēts, tur ir nerafinēts, tur ir brūnais cukurs, tur ir balinātais cukurs, mēs zinām tagad, vismaz vecos laikos, cukuru
Tas nozīmē vispirms cukurbiete un tāpēc tam normāli cukuru. Tagad ej tu sazini, no kā tas cukurs tur ir cukurniedrs un kas tur viss. Jā, nu cik es lasīju, kad vispār rafinētais cukurs, kad tika sākts izmantot, tad cilvēki arī sāk slimot. Ka pirmais, ko nevajadzētu cilvēkam lietot, bet vadīties pēc Bībeles, kā Zālamans saka, ēdiet medu. Viņš vēl ēdiet tikai medu. Ja? Latvieši, varbūt skopi vai nelasa Bībeli, viņi uzticās tam cukuram. Un cukurs ir ļoti kaitīgs. Es vienkārši viņu izmantoju tikai tik daudz, lai ieraugu uztaisīt pirmajā momentā. Pēc tam viņš nav vairāk vajadzīgs. Es mēģinu tagad un cenšos pēc iespējas gan arī vispār cukuru nelietot. Nu, nav jau tā, ka es vispār 100% nelietoju, bet lietot vai no medu, vai dzert pliku ūdeni, vai pliku tēju bez cukura, vai bez medus vispārīgi. Un man ir ļoti labi, man neprasās. Ko tu dari ar, piemēram, ar taukiem? Nu, tu ēd gaļu arī, jeb neēd gaļu? Nu, visu laiku es ēdu gaļu, bet es nonācu pie secinājuma, kas man pilnīgi šokēja, kad es apsījos vienu filmu, kurā parādīja, kā modernā gaļa tiek veidota. Nu, viņi faktiski nevar saukt vairāk par gaļu. Bībelē tiek runāts, kur Pēterim parādījās visi dzīvnieki, viņš kauj un ēd viņus, jā, tikai asins izliet ārā, Dievs pateica. Nu, šodien mēs, piemēram, nevaram runāt par tādu momentu kā kauju un ēd, jo viņi tiek mākslīgi baroti. Nu, piemēram, kā es nesen dzirdēju tādu piemēru, ka daudzās amerikāņu fermās govis vispār nav redzējuši dienas gaismu. Viņas tiek turētas tumsā, tiek barots ar zāģu skaidām, cementu, un viņas nepārtraukti tiek špricētas ar hormoniem un ar antibiotikām. Un tad tie cilvēki, kas ēd šādu gaļu, viņi arī slimo ar līdzīgām slimībām, ka viņām esot beidzamā laikā smadzenes ar caurumiem. Un protams, ka šādi produkti arī, ko, piemēram, piegādā lielveikaliem, jūs neesiet redzējuši kādreiz, vai esiet redzējuši, gribu jautāt, kādreiz, ka būtu lielveikalos gaļa, kāda brūna vai zila, es neesmu redzējis, jo viņi praktiski ir visu sašpricēts. Kā tur filmā parādīja, ka tādos lielveikalos gaļa iet pa konvejeru, un tad tur ir 10-20 šprices momentāli iešpricējās tajos gabalos iekšā un piepumpē viņu ar indēm visādā. Tas nav veikalos, bet, pieņemsim, tajos ražotnēs. Jā, bet arī... Jā, es esmu arī redzējis dažādas variantus un filmas, bet labi. Tad tavuprāt šodien gaļu vispār neēst? Nē, gaļa ir jāēd. Jāatbalsta mūsu Latvijas zemnieki. Neviens no viņiem nepērk. Skatās, kur tikai lētāks. Viņi audzina ekoloģiski tīru gaļu, kam ir viens sēdz, kam ir tādas mazas saimniecības. Un es skatos internetā, tik lēts gaļa, tur ir, piemēram, kāzu gaļa. Viņi ļoti garšīgi ir. Vai tur tītari, vai citi mājlopi, tur teliņi ļoti lēti, pa smieklīgi naudu salīdzinoši. Un pilnīgi ekoloģiski tīri. Bet cilvēki to nemaz neievēro, un mūsu zemnieciņi ir spiesti braukt projām uz ārzemēm, nonāk bezizejā. Kāpēc tad neatbalstīt mūsu zemniekus, nepirkt no viņiem biespienu, pienu, kas ir ekoloģiski tīrs, gaļu un tā tālāk citas produktus? Kamēr nav aizlieguši viņiem audzināt šo brīvo pārtiku, jo cik ir dzirdams, kad Kanādā, tur citās valstīs dažās zemniekiem ir aizliegts pat priekš savām vajadzībām audzināt kartupeļus, kā tikai modificētos. Jā, protams, mēs vēl dzīvojam brīvībā, un patiešām šis laiks ir, lai mēs izmantotu to un lai nav jānožēlo vēlāk, jo pienāks brīdis, kad tevis jau pieminēt Kanādu un Amerikas Savienotajās valstīs, tur tu nedrīksti pārdot. Pat, ja piemēram, mēs esam viens otram pazīstami, ja? un pieņemsim, tu esi uzaudzējis vienu smuku cūciņu. Un tagad, labi, tu viņu nokauji un pusi patur sev, un otru es no tevis nopērku. Tu nedrīkst viņu pārdot. Man. Tev ir jāizlaiž caur speciāliem dienestiem, un faktiski tu tādā veidā neko nedrīkst, ne olas tirgot, neko. Vai tu, labi, tādas tev zināmas vietas, kur teiksim, audzina kur cūciņas, ja vienalga, no tādām var pirkt. Ko darīt ar vistām un ar tādām veikalā var pirkt vistas tās olas, piemēram? Nu, man viens draugs nesen strādāja, piemēram, Ķekavā, kur latvieši savu naivumu dēļ saka, mēs importu visu nepirksim, buškāņas tā saucamās, bet pirksim mūsu vietējo preci. Viņš teica, ka tur vistas jau kauj nost kaut kur mēnesi un nedēļa vai 2 nedēļu vecas.
un kad daudzām tie orgāni galīgi melni, un tā grīda ir izēst no dažādām ķimikālijām, ko tur dod iekšā. Mēs, ka mājās turējām savus vistas, un tad viņas, piemēram, aug 4, 5, 6 mēneši ielikt, broileri, teiksim. Un tas ir normāli. Bet, ja runā par kaut kādu mēnesi, pa 2 mēneši, tad tur ir speciāli tādi hormoni, ko viņiem dod iekšā sievišķie. Un iesaka zinātnieki vīriešiem vispār tās mākslīgās vistas ar tiem sieviešu hormoniem neēst, lai būtu viņiem laimīgi ģimenes dzīve, lai neizšķirtos tās ģimenes. Labi, bet ko tad tikai no privātiem iet pie kaimiņiem un kas audzina, ja pašiem sākt audzināt uz balkonu, piemēram, Rīgā, ko tad rīdznieks lai dara? Viņš ir tomēr atkarīgs vairāk vai mazāk no tā, ko viņam piedāvā, tāpat Maksim, jeb Rimi, jeb vienalga kāda cita. Piemēram, agrāk daudz cilvēku nodarbojas ar zvejniecību, vīrieši, teiksim. Arī tagad ir daudz entuziasti, kas brauc zivis ķert. Piemēram, kā viens, kas vadā tās zivis, viņš teica, ka tās zivis, piemēram, kas tie laši, teiksim, kad viņi ir iesaldēti, tas nozīmē, ka viņiem beidzies realizācijas termiņš. Viņi turot kaut kur 15 dienas svaigā veidā viņas, un tad, kad jau viņi sāk gandrīz smirdēt, tad viņi sasaldē. Un kad atved te, kad cilvēki domā, kad viņi tiek atlaidināti, ka viņi galīgi svaigi sasaldēti. Bet tas tā, diemžēl, nav. Un tāpēc, pat cik tās zivis baro tos lašus atkal no tiem pašiem hormoniem, tad viņi ir faktiski ļoti neveselīgi. Tās pašu mūsu reņģītes tirgu vai citas zivtiņas, kā saka, ir, var teikt, veselīgas. Kaut varbūt, ka tur viņi kādā tur ūdeni aug, es nezinu, bet viņas ir, teiksim, veselīgas. Un tāpēc es tā iesaku, ka, teiksim, mēs jau balkonā, es nezinu, vai varam kaut ko audzināt. Daudz tagad audzina, piemēram, austersēnes. Austersēnes krieviski viešanki. Tāpēc, kad viņas it kā attīrot arteriosklerozē, kā saka, aizaugušos asinsvadus no tām saucamām bļaškām. Un tad viņas, tāpēc ir ļoti populāras, teiksim, Zviedrijā viņas maksā 150 kronas, tas ir kaut kur $30 kilogramā. Parastās šampiņonu cēnas maksā 5 reizes lētāk. Tāpēc, kad cilvēki ir atklājuši viņu labās īpašības, arī viņiem ir cits, teiksim, labas īpašības. Tā kā zināmas lietas, teiksim, arī šos graudus, ja, kā teica, es klausījos, ko runāja tie saucamie veģetārieši, vai, kas neēd gaļu, kas gaļu neēd, viņi teica, ja būtu visi tādi kā mēs, kā saka, ēst tikai graudaugus un tam līdzīgas lietas, tad jau tad aiztaisītos lielveikals ciet. Jo īstenībā jau ir tā, ka cilvēkam jau, teiksim, kad viņš iet uz to lielveikalu, tur jau nav runa par to, ka viņš nevar nopirkt par to pašu naudu, bet viņš nezina, kas viņam jāpērk. Tur tā lieta. Viņš, piemēram, nopērk sviestu. Es nesen skatos uz paciņas, tur rakstīts ir piesātinātās taukskābes sviestam, maziem burtiņiem. Krējumi, tas taču krējums, ar lieliem burtiem krējums. Piesātinātās taukskābes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur var būt tie paši tā palmeļi, par kuru tagad runā, ka tā esot laba, bet īstenībā runā, kad viņa aizcērina visu tos asinsvadus, ka rodās arterioskleroze. Un viņi ir gandrīz visur tortēs, saldējumos, liekas, un nopērts saldējumu, bet pēc tam dārgi iznāk par to maksāt veselībai un citas tam līdzīgas produktus. Bet redz, te mums ir jānošķir kādas lietas, lai mums būtu saprotams. Es domāju, tu piekrīti, mēs šeit nerunājam par lielveikalu kaut kādu nepareizu rīcību, jeb kaut ko tam līdzīgu. Jo vienalga, ej tu iekšā lielā veikalā, jeb mazā veikalā, tur ir precīzi tas pats. Šobrīd mēs runājam par to, ka nevis ir vainīgs lielveikals vai mazveikals, bet ir pašiem, mēs dzīvojam tādā laikā, kad pašiem ir jāsako līdz, gandrīz no dzimšanas brīža, ko tu ēd. Jo šodien ir diezgan grūti, ja pat brīžiem neiespējami izsekot pagaidi. Jo man patīk, skatījos sen atpakaļ kādu raidījumu valsts televīzijā par to. Atceries, vienu brīdi bija akcija pēc Latvijas preci. Sakarā ar visu šo te krīzi un sankcijām, par cik ļoti daudz Latvijas produktus vairs nevarēja pārdot Krievijā, viņi paliek šeit, akcija pēc Latvijas preci. Un tad bija ļoti labs raidījums par to, ka izseko. Jā, šeit ir tā Latvijas preci. Un atkal šeit nav pārmetumu lielveikaliem, bet šeit ir Latvijas preci. Un tagad sāk sakot līdz pagaidi. To nezina ne lielveikals, nekādi citi.
kur tad ir? Jā, Latvijā viņš ir salikts kopā, iefasēts, Latvijā. Patiesībā, pieņemsim tā vista, nav ne no ķekavas, bet viņa nāk pavisam no citurienes. Ja nemaldos, varbūt es kļūdos, tad lūdzu atvainojiet. Viens kaut kāds produkts bija, kur vispār nedrīkstēja kaut šeit Latvijā. Es nezinu, vai tā bija cūka, vai tās bija vistas, kur ir vienīgi drīkst kaut Lietuvā, jo tur ir atbilstoši visas tās aparatūras un viss pārējais un eiro noteikumi. Un pēc tam viņš nāk atpakaļ uz Latviju. Faktiski, kā tu tur var zināt, ka tas tagad ir Latvijas produkts, jo tur jau tik un uz svara nokāva, un tik viņš arī atnāk uz svara tev atpakaļ. Šeit ir patiešām jābūt ļoti uzmanīgiem. Kā tu ej uz veikalu? Tu ņem līdzi mazo lupiņu un seko līdzi, lasi visam, Dievs jau ir teicis, ka dod mums gudrību. Viņš dod tādas domas un izpratni par šiem procesiem, kas notiek ekonomikā. Es, arī pārliecinājos, kad Google uzrakst poļu valodā, kad iztulko latviešu valodā tekstu, ka pērk, piemēram, gaļu, bet uzrakst poliski. Tā var apskatīties poļu saitos, ka cūguļi var nopirkt, piemēram, pa 1 eiro kilogramā tur dažādi. Pie mums pat cik maksā? Jā, bet jādomā, kad viņi ir mākslīgi audzināti uz hormoniem. Cilvēki jau neskatās, ka viņi ir mākslīgi pat žāvēti. Viņi nesaprot, ka šī viela, kas ir apkārt tai gaļai, kad viņa ir ielikta autoklāvā un aplieta ar tādu šķidrumu, kas saucās mākslīgie dūmi. Un viņi sastāv arī liela daļa no garšas pastiprinātājiem, no E621, kas ir pirmā, inde skaitās no kaitīgākām vielām. Un cilvēki domā, ka viņi ēd žāvētu gaļu. Bet to mājas kūpinājumu, kuri atzīts, ka viņam nav tie dūmi kaitīgi, viņi pat nevar atšķirt. Viņi pieraduši pie to glutamātu, kā saka, un ēd visu tās preces, kur ir glutamāts. Tāpēc, es saprotu reāli, ka šī situācija ir tāda, kad, tās gaļas, ko pārstrādā arī desās un mākslīgi žāvē, viņām pašizmaksa ir ļoti maza, jo tur liek, piemēram, desās klāt soju, kas ir ļoti kaitīga, un cilvēki viņi maksā praktiski sev par slimību. Viņiem pēc tam nākās vēl samaksāt sev, kas tic tabletēm, vēl par tabletēm, bet, cik es saprotu, ka viņi to veselību ar tabletēm nevar atgūt atpakaļ. Tu pats ēdi desas arī? Es, kad uzzināju visu to, kas tur ir iekšā, es vairāk viņi ēd, tā kā varbūt tikai pagaršo, varbūt maz gabaliņu, apmēram tā kā inde, kad ēda. Labi, tad Aldi pastāst man, atgriežamies pie brokastiem. Tātad tu pats uztais maizi no paša ieraudzēt ierauga, tālāk sviestu tas ir diezgan sarežģīts process par to maizi. Es jums pastāstīšu īsāku un vienkāršāku variantu. Kad no rīta, piemēram, sarīvē 2 kartupeļus, 1 vai 2 burkānus, piejauc klāt nedaudz miltu, kādas 2 olas un sajauc un uz ātru roku izklāja pa pannu un ieliek cepeškrāsni apmēram 180 grādos. Un iznāk ļoti garšīgs tāds produkts, kā saka, ļoti veselīgs. Tas tā kā kartupeļu pankūka izklausās, ne? Kaut kas līdzīgs, bet pēc garšas ir diezgan pieņemams, jo, piemēram, es arī nesen nezināju, ka olas ir ļoti veselīgas un ka tas mīts, kad viņas rada holesterīnu, esot vistīrākie meli. Tāpēc, lai cilvēki izglābtos no arteriosklerozes un no holesterīna, viņiem jālieto olas. Un, protams, ne jau tās, kas uz hormoniem audzināts ir, es saprotu. Atkal, labi, ejam pie kaimiņu un mēģinam dabūt tur kādas olas. Tu arī var pateikt, kā atšķirt hormonu audzētas olas un normālas, labas, veselīgas. Es tikai gribu brīdināt, ka daudzi tirgotāji, kas tirgo it kā māju olas, viņi aizbrauc uz to pašu ķekavu, nopērkot olas par kādiem 4-5 eiro, tas ir centiem, un tirgo it kā māju vistu olas, kaut gan īstenībā viņam nekāda sakara nav māju vistu olām vispārīgi. Ka tādas māju vistu olas ir liels retums, un viņas var atšķirt, piemēram, ja viņas ir dažādas
nokrāsu, dažādi lielumi, nestandarti, apkakāts no vistām, piemēram, un tam līdzīgi. Tad bet arī nav zināms, ar ko viņas tiek barots. Ja, piemēram, viņas tiek barots ar dažādiem kombikormiem, kas ir nezināms izcelsmes, jo, teiksim, kad baro vistu ar graudiem un ar tādām labām vielām, viņai nav tik liela dejība. Tur jābūt diezgan profesionālam cilvēkam vai lauciniekam, kas var panākt, lai vistām būtu laba pašatdeve. Es esmu audzinājis vistas un turējis, un arī man vēl tagad dažas vistas tur grozās. Nu labi, tad tev ir pašam savu vistu oliņas, nu tu esi laimīgais. Labi, tālāk, nu tagad tu esi izceps tos kartupeļu pankūciņus, nu vienalga, kā tu sauc. Nu un ko tu virsū līdz neko? Nu, krējumi. Nu, centrāli tirgu, teiksim, kaut kur maksā 5 eiro kilogramā viņš. Uz laukiem, protams, viņš ir 5 reizes varbūt lētāks vai 4 reizes. Tāpat tās arī sviests, teiksim, mājas sviests maksā kaut kur 12 eiro kilogramā, bet uz laukiem viņš ir, protams, citā cenā. Jo it kā viena sviesta iegūšanai vai kaut kur 23 litrus piena patērēt. Un tāpēc es iesaku, teiksim, nu, pie baznīcām vai draudzēs izveidot tādus punktus, kur, teiksim, bieži ir no pašvaldībām brauc sociālie dienesti uz Rīgu. Un ja sarunā, teiksim, tādu operāciju, kad, teiksim, nodot tie laucinieki tām mašīnām un atved uz baznīcām, un tad iznāks ļoti lēta pašizmaksas, ekoloģiski tīri produkti, un cilvēki tā neslimos, un viņiem būs kaut kāda izeja tāda. Tu man esi iedevis šeit materiāls, tev paldies par tiem, interesanti. Saraksts ar pašiem bīstamākajiem produktiem. Un kā pirmais ir vīnogas. Vīnogas, kuras nebojājās. Nu, tas tad nozīmē ko? Vīnogas, es faktiski redzu arī tajā pat Rimī, tur ir ļoti daudz sabojājušās, tad tās var ēst. Es kādreiz audzināju vīnogas, man pašreiz es mainīju dzīves vietu, un tur man nav iestādīts vēl tādas vīnogas, kas ražo tikai sāk augt, kad ir tādas šķirnes, kas ir ļoti ražīgas, un viņas, teiksim, kad novāc, viņas ļoti ātri maitājās. 2, 3, 4 dienas viņas sāk pūt. Tāpat kā mēs zinām, tas pats notiek ar zemenēm un tā tālāk. Tāpēc vīnogas, kā saka, tiek apšpricēts ar tādiem ķimikātiem, kur cilvēki iziet zināmas kursus. Ir tādi bīstamie ķimikāti un mazāk bīstami. Ja mazāk bīstamos var citi cilvēki iegūt, bet bīstamos ķimikātus iegūs speciālos kursos, kas iziet. Un tad, kad viņus apstrādā ar šiem ķimikātiem, tad viņi var varbūt 2, 3, 4 mēnešus uzglabāties. Man sieva kādreiz stāsta, viņa esot bijis ekskursijā padomju laikā, tas jau ir sācies noticis, ja nemaldos, Bulgārijā. Un tur viņi teica, arī vienā pagrabā decembrī viņi iegājuši, un tur bija pilns ar vīnogām. Un tie varējuši pagaršot tās vīnogas, un viņiem pat piemetusies vienam dizentēriju. Un kas tur, milzīgi saslims viens esot no to. Jo viņi visi ir ļoti apstrādāti ar ķimikātiem. Un tāpēc jau, protams, arī tie tomāti, ko tagad audzinā modernie, kur, teiksim, kā viens teica, viņš strādājas Anglijā, un tur tie tomāti, teiksim, no ziedēšanas brīža līdz tam, kad norauj viņu nedēļas laikā tas process notiek, kamēr viņš paliek sarkans. Un viņi, protams, iestādīt ne jau melnzemē, bet ķimikālī substrātā. Tad, protams, kad viņiem varbūt nav nepieciešams, ja viņi ir tie klonētie, tie tā saucamie tomāti, ja mākslīgi veidotie, viņiem tur, piemēram, kaut kādu tur vēžu gēnu vai vēl kaut ko tur pieliek klāt, un viņš tur nemaitē, bet viņš nav garšīgs. Viņam nav ne smarža, ne garša. Un normāli cilvēki viņus neēd, tas ir kaitīgi. Tev ir interesanti, cik es saprotu, tad šeit viss materiāls ir no Krievu portāliem ņemts un Krievu valodā, piemēram, zemenes ziemā. Skaidrs, ka īsti nebūtu vajadzīgs ēst zemenes pie mums ziemā. Skaidrs, ka tās ir no kaut kurienes un kā lai viņas dabū šurp, ja ne ķīmiski apstrādājot, jeb kaut kādā veidā. Ne tikai esot arī tāda informācija, es to īsti nezinu, kad viņas apstaro pašreizējos laikos, un dažiem pat radiācija produktiem, konserviem, tas varbūt vēl kaut kādiem, tāpēc iesaka arī neēst tos zirnīšus un kukurūzas konservētos, jo viņi var tikt apstarot, un tur var būt kaut kāda radiācija iekšā. Tā kā es tik smalki visas tās lietas nepārzinu, tur jābūt speciālistiem. Šeit ir arī, piemēram, minēts kečups un dažādas mērces.
un piedevs. Tas arī ir kečups. Nu, kečups, redziet, tiek gatavots liela daļa no tām modificētām visādām piedevām, palmeļa, piemēram, ja, un tad tur var būt tās arī soja, kas ir, kā saka, palmeļa, viņa aizsēri asinsvadu arterisklerozi rodās, jeb tur no sojas modificētās var rasties vējas, impotence vai vēl kā prostatis, pat nezinu, kā viss tās slimības tur nosaukt. Bet lieta jau ir tā, ka praktiski mums jānožēlo grēku, jo teica, pa kuru vietu es jūs vēl sitīšu. Iesaist 1. nodaļā 5. pants, ka jums ir visādi pūžņojumi, visādi slimības sirds, ka cilvēki negrib griezties vairāk pie Dieva, viņi nenāk draudzēs, nenožēlo grēkus, viņi uzskata, ka dēle vairāk nav un kad viņi var vienkārši tāpatās iet debesu valstībā. Tas jau, ka tās vielas, ja mēs vienkārši atklājam, kādā veidā Dievs iedarbojas uz cilvēkiem, tā kā viņš ir slims, sāk bļaut, tad viņš vēršās pie Dieva, sāk kliegt. Un tie iet runa ne par to, kā mēs atklājam, no kādiem cilvēks saslims, ka jau cilvēks ir ticīgs, Dievs atklāja to gudrību. Jo, ja teica, pārtika ir jālūdz Dievs, jāsvētī viņu katru reizi, kad ēd. Bet runa iet par to, ka tā jau vairāk nav pārtika, tā ir rinda, ko mēs te lielāko daļu sastopamies un ēdam. Un ir tāds apsolījums Bībelē, dzersiet nāvīgas zāles, un tās jums nekaitēs. Jā, faktiski, kamēr mēs esam dzīvi, mēs esam pasargāti. Jā, tas ir Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, 18. pants, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Un, protams, arī apsolījums, ko viņi citu darīs. Es tev pilnīgi piekrītu tajā, ka mums ir jāseko līdz, un laikam jau ir tā, ka kamēr ir vesels, tikmēr droši ēd. Man bija izdevība nesen būt Vācijā, un tur, piemēram, tāda interesanta situācija. Piedod, pa kapu tēmu. Apglabā cilvēku, un tu samaksā pa kapu vietu, un tu samaksā uz 20 gadiem. Pēc 20 gadiem, ja tu nesamaksā atkal uz 20 gadiem, tad vienkārši tev automātiski viss pazūd. Piemēram, tavs tēvs ir apglabāts, mans tēvs ir, piemēram, jau apglabāts jau vairāk kā 20 gadus, un ja tagad es būtu Vācijā un neesmu samaksājis par nākošiem 20 gadiem, tad tur es eju un meklēju, kur ir man tēvu vieta, nav. Viss ir nolīdzināts. Bet var arī būt tāda situācija, ka tu uzreiz skaties, kur mans tēvs, tur jau ir apglabāts. Apglabāts jau cits cilvēks. Kāpēc es to stāstu? Interesanti ir, ka cilvēki, kur ir apglabāti, ar vien mazāk sadalās, respektīvi. Tās visas ēvielas un kas tur visas ķīmijas, tās arī palīdz uzturēt to līķi, ka viņš nesadalās. Faktiski mēs dzīvojam patiešām pēdējos laikos, un no visa mēs izbēgt nevaram, bet man patīk tā, kā tu sacīji. Jānāk pie tā kunga, jānožēlo grēki, un kungs dod tu skaidrību, ko mums ēst, kā dzīvot. Un tad, kad es esmu pārliecināts un ticu to, ka tad, kad mēs pirms ēšanas saliekam rokas un lūdzam Dievs, protams, neliekot uz galdu to, ko mēs zinām, ka tā ir rinda, jeb tas ir nepareizi. Tad, ja arī mēs nezinām, tad es esmu pārliecināts, tas kungs šķīst, tas kungs attīra, un mēs to varam ēst. Paldies, Aldi, tev, lai Dievs tev dod svētību, veselību, izturību, un varbūt, ka tiksimies atkal kādā jaunā filmā. Nedomā par jaunu filmu. Es domāju, ka vairāk nefilmēs tādas filmas, kad tā tēma jau ir izsmelta. Un kad šis te ir turpinājums, tai filmai dokumentālais šķērsjēl, jo tā jau ir dokumentāla filma. Un pat cik tas ir arī ierakstīts iekš video, te jau mēs jau esam jau jaunā filmā. Tā kā, lai Dievs dod, kad vēl tādas filmas top, kad daudz cilvēku atmožās, kad viņi var tikt veseli no slimībām, kur viņi domā, kad viņus tik ārsti var izglābt vai kaut kādu līdzekļu, lai viņi griežās pie Dieva un pie veselā saprāta, Lasko, piemēram, gudrībās ir Zālamans ieteicis un citi, un viss būs kārtībā, un viss
visu Dievs var izdziedināt, atjaunot un neies neviens ellē tad un izglābsies un viss būs labi. Pats galvenais jau ir tieši tas, ko tu saki. Pats galvenais ir mūsu dvēsele, lai tā neiet pazušanā, jo miesa jau vienalga, viņas atrūdēs, bet mūsu gars un dvēsele. Lai Dievs tev svētī bagātīgi, paldies, ka tu biji raidījumā, un tiksimies atkal pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!